Stāvot uz šī perona, jeb kā tagad pareizi jāsaka pasažieru platformas, mani pārņem nedaudz nostalģisks jūtas. Kādreiz esmu te kāpis ārā arī no vilciena, kuri tagad vismaz pasažieru vilcieni šeit garām nebrauc, jo šī ir Rīgas Ērgļu dzelzceļa līnija un kustība šeit Sauriešos pa šo līniju līdz pat Suntažiem tika atklāta 1935. gadā. Un faktiski aiz manis redzamā Sauriešu dzelzceļa stacijas ēka arī ir visvecākā. Šī te Rīgas Ērgļu bijušā dzelzceļa ēka, jo būvēta, kaut gan faktiski uzbūvēta 1935. gadā, bet būvēta visdrīzākais aizpagājušajā gadsimtā, jo pārvesta te no Kārsavas Daugavpils dzelzceļa iecirkņa, kuru vilcienu kustība tika atklāta jau 1860. gadā. Tas bija viens no veidiem, kā pēc iespējas ekonomiskāk izmantot tās ēkas, gan stacija ēkas, gan dzīvojamās ēkas, kur dzelzceļa vajadzībām vairs nebija vajadzīgas, jo dzelzceļam attīstoties šādu ēku skaits, pieprasījums pēc šādām ēkām ir kļūst arvien mazāks. Man nav zināms Sauriešu dzelzceļa stacijas ēkas liktenis, bet šķiet, ka pašas Sauriešu dzelzceļa stacijas liktenis ir diezgan labvēlīgs. Šobrīd, jā, šeit garām brauc tikai kravas vilcieni un pat faktiski vilcieni, kuri vēda tikai vienu noteikta mērķa kravu, respektīvi apkalpojot Knaufa rūpnīcu. Un arī kādreiz šeit faktiski stacija tika ierīkota tieši tādam mērķim, konkrēti ģipšakmens transportēšanai, jo šeit ir diezgan zināms un pazīstams ģipšakmens karjers. Un šis te derīgais izraktenis Latvijā kaut gan daudz kur tiek iegūts, varbūt ne ļoti daudz, bet jebkurā gadījumā ļoti vērtīgs izraktenis. Un arī tieši tāpēc dzelzceļš šeit bija. Tas ir viens no iemesliem, un šeit bija ne tikai šis dzelzceļš, bet arī palīgs dzelzceļš, šausliežu dzelzceļš, kurš ar raktavēm savienoja staciju, un vēlāk arī, kad tika uzbūvēta ģipšu pārstrādes rūpnīca, arī placliežu dzelzceļš, kurš arī joprojām tad līdz tai rūpnīcai ir. Bet pozitīvais ir tas, ka Sauriešu dzelzceļa stacija varbūt pavisam drīz, bet varbūt arī ne tik drīz, bet jebkurā gadījumā atkal tiks atvērts pasažieriem. Un to nodrošinās jau cits dzelzceļš, Rail Baltica maršruta dzelzceļš. Un tādējādi arī vietēji iedzīvotāji, kur šeit ir jau tagad vairāk nekā kas tas bija pašos pirmsākumos, kad tikai sāka darboties dzelzceļš, būs ieguvēji, jo viņiem būs ērta vilcienu un dzelzceļa satiksme. Savukārt atlikusī Ērgļu līnijas daļa, kur sliedes vairāk nav, aiz Sauriešiem tās beidzas, tagad tiek izmantotas citiem mērķiem. Tur ir pietiekoši labs un kvalitatīvs velo maršruts, un arī ziemā var paslēpot, tā kā nekas jau nav gājis zudumā. Un arī dzelzceļa stacijas, pārējās dzelzceļa stacijas šajā līnijā tika celtas mazliet vēlāk, un tās jau tika celtas kā jaunbūvas, jaunas ēkas, mūra konstrukcijā, arī tām katrai ir savs pielietojums. Bet kas notiks ar Sauriešiem, to mēs tuvākajā laikā redzēsim.